Tumšie un augstie ziemas vakari nav iedomājami bez tējas dzeršanas. Mājās gan ierasts ir lietot pārsvarā veikalā nopērkamās tējas, kas jau safasētas maisiņos. Tikai rētu reizi tās aizstājot ar pašu vāktu un izkaltātu, piemēram, piparmētru kumelīti un citām. Taču Valmieras muzejs piedāvā iepazīt pavisam citu tēju pasauli, līdzās jau tradicionālajām garšām, piedāvājot arī tādas, ko ierasts pievienot pie ēdieniem. Un arī ēdienu gatavošana ir viena no muzeja aktivitātēm dažādu pasākumu ietvaros, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar seno laiku receptēm. Piemēram, daudziem jau zinām un nogaršot ir simjūda tirgu zupa. Taču šoreiz taps kas cits. Un ja jau viesojamies Valmieras muzeja renovētajā 18. gadsimta dzīvojumā namā, kam līdzās ir iekārtots arī tam laikam atbilstoši ārstniecisko un garšaugu dārs, tad, protams, palūkosim, ko cilvēki ēda un kā garšaugus pielietoja 1780. gados. Ja šī māja jau ir saistīta ar 18. gadsimta otro pusi, 18. gadsimta beigām, tad Indra arī atšķīra pavāra grāmatu, kas ir izdota 1789. gadā. Un šodien mums top nieru šnites, jeb nieru maizītes, un top arī saldais ēdiens, jo, ja televīzija atnāk uz ciemos, tad tie ir svētki, jo viduslaikos un arī vēl nedaudz pēc saldais ēdiens bija svētku ēdiens, un ikdienas maltītē nemaz nebija. Ja? Tā kā mums ir svētki, jūs esat atnākuši ciemos, mums šodien ir arī saldais ēdiens, un saldajā ēdienā mums ir mandeļu bumbiņas. Recepte saka, ka pirmā lieta, kas ir vajadzīga nieru šnitēm, ir, ka vajag nieris. Un tur ir tā skaisti teikts, ka ņemiet no teļa cepeša, tas uz iesma, grilētā teļa, ņemiet pāri palikušās nieris, sakapājiet, pievienojiet baltmaizes drupačas, vēlams izmērcētas pienā vai krējumā, tad pielieciet olu, pielieciet rozīnes, tad smērējiet uz maizītēm, cepiet, apberiet ar cukuru un ēdiet gardu muti. Jo nieris tas bija tāds pārpalikums, bet tā kā agrākos laikos tiešām neviens neatļāvās kaut ko izmest. Tikai mēslus izmeta, zarnu iekšējo saturu izmeta, zarnus izmantoja desām un pārējais viss no dzīvnieku bija ēdams. Tad vēl spalvainā ādanē. Nagi, ragi, kauli nevar apēst. Bet pārējās lietas, viss smadzenes, nieres, aknas, asti, galvu, ausis, to visu ēda. Un domāju, kā sagatavot. Reizēm bieži vien darīja tā, ka, piemēram, visu iekšpusē esošo gaļu sagatavoja, sasmalcināja, neredz samaisīja ar garšvielām, ar baltmaizes drupačām un piepildīja ādu atpakaļ. Un tad izcepa, izsutināja, un tad ēda šādu smalki sagatavot, jo kas ir smalki sagatavots, tas viduslaikos un arī vēl jaunajos laikos skaitījās īpaši labs, īpaši kvalitatīvs. Nevis tā kā mēs tagad cenšamies ēst, dabīgi kā ir gabalā, ja, tad tur bija taisni otrādāk. Viss, kas ir smalki sagatavots, tas ir labs. Un tāpēc arī mandeles smalcināja, maizes smalcināja, mērcēja, berza caur sietu vai izspiedu caur rupju lienu drānu, un tad bija šķidra mērce, ar ko aizdarīja zupu vai kādu citu ēdienu. Tā kā, zināmā mērā pretējs viss tas process. Un tad, nieru šnitis mums arī ir tā, ka tās virsū smērējamais ir sasmalcināt nieri, ja, un tad tas pārējais arī viss tāds. Garšvielām ir jau rozmarīns, vēl varam pielikt pētersīli klāt. Mazliet ir arī kliņģerītis, ir pipari, kas tad iznāk jau tā kā no aiz jūras zemēm. 1789. gadā patiesībā mēs varam droši likt jebko klāt, kas mums tikai ienāk prātā. Varam arī, ja patīk, varam likt vaniļu, varam likt virces, visas garšvielas ir jau pieejams. Ja mūsu recepti būtu, piemēram, no kaut kāda 1300 gadiem, tad mums būtu jāsāk šķirot. Kā zināt tās proporcijas, lai nav viens otru tur? Jā, ar proporcijām ir tā, ka pat šajā receptē, lai viņi vispār ir ļoti labi, jo te parādās jau mārciņas, pusmārciņas, stopi, pusstopi un tam līdzīgi vai karote, bet tajā pašā laikā blakām ir 3 sarīvēt uz rīves, 3 baltmaizes, un tālāk jau nepasaka, vai kukuļus vai rikas.
Vai vienkārši drukājot aizmirsās, vai, grūti pateikt. Varbūt pieņēma, ka katrs normāls pavārs ir pietiekami gudrs, lai saprastu, kas tas ir. Vai tāds ir rikas vai maizes kukuļi. Un arī pat tad, ja būtu uzrakstīts kukulis, kā lai es zinu, cik liels kukulis bija 1789. gadā. Tā kā vispār ar šīm vecajām receptēm, viņas patiešām internetā ir un jebkurš var ierakstīt un sameklēt, nebūs problēmas. Bet tulkošana bieži vien ir ļoti sarežģīta, jo, ja tās ir angļu valodā, tad tā nav šodienas angļu valoda. Ja viņas ir vācu valodā rakstīts, tad tā nav šodienas vācu valoda. Un tā kā es vāji zinu vācu valodu, bet diezgan labi angļu valodu, tad man radās sajūta, ka es varbūt esmu īstais cilvēks, kas šīs receptes var izlasīt, jo viņas ir kaut kur pa vidu starp šīm abām valodām. Kā jebkurai lietai, arī katram garšaugam ir sava vēsture. Lielākā daļa no tiem atceļojuši no tālajām zemēm. Varētu pat teikt, ka ģeogrāfiskie atklājumi pavēra durvis uz garšu pasauli. Daudzi no augiem, kuru šodien pazīstam kā garšaugu, savulaik izmantoti ārstniecībā. Un kas teicis, ka arī šodien nevaram pielietot to abējādās puses, gan kā garšvielu ēdienam, gan arī zāļu tējās. Mēs šai mājā piedāvājam iespēju. Protams, sezonā, kad ir zaļais laiks, tad ir šī ekskursija dārzā ar augu atpazīšanu un teju nobaudīšanu. Ziemas laikā šīs tejas ir sažāvētas, glabājas mūsu skapī, bet ir iespējams nākt un uzzināt visu, ko par šīm tējām nobaudīt, kas kuram garšo, varbūt savā ikdienas ēdienkartē ienest kādu jaunu tēju, kuru mēs pirms tam nemaz neesam lietojuši, gan garšas ziņā, gan ārstnieciskā ziņā. Pat tiem pašiem dārzeņiem un augļiem vai augiem, ko mēs šodien audzējam mūsu dārzos, mēs daudz ko nezinām. Kaut vai tāds viens elementārs piemērs par burkāniem. Burkāns arī nāk pie mums ar ļoti garu vēsturi, un to pazina jau tā kā senā Eģiptē, Grieķijā un Romā, bet pirmsākumā viņi izmantoja tikai kā ārstniecisku augu. Un pamatā izmantojot vairāk burkānu sēklas. Pēc tam, kad viņš ienāca jau kulinārijā, tad pamatā ienāca burkānu zaļie laksti. Un arī šī te oranžā krāsa, kas mums visiem asociējas ar burkānu, nav burkāna sākotnējā krāsa, jo pirmsākumā burkāns, ko mūsu senči ir lietojuši, ir bijis balts, melns, violēts un vēl citās nokrāsās, bet tikai ne oranžs. Oranžos burkānus ir selekcionējuši 16. gadsimtā holandiešu dārznieki. Tā kā šeit ir iespēja uzzināt daudz ko par to, kas mums visiem aug dārzos, ko mēs ikdienā lietojam, bet mēs nepiedomājam pie tā, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam. Šī ir vesela tēma par veselīgo dzīvesveidu un par pilnīgi citādāku ēšanas izpratni mūsu kultūrā. Mums dārzā auga vairāk kā 150 augi. Protams, ne visus mēs novācam priekš tējām. Tos pašus bietus, burkānus, viņus mēs tējai nevācam. Viņi tātad dabīgi, var teikt, beidz savu veģetācijas periodu un nākošais gads tiks iesēti pa jaunam. Tos augus, ko pamatā, var teikt, izmanto tējām, gan tām tradicionālajām, ko mēs zinām, gan arī ne tām tik tradicionālajām, tie ir savākti. Un katrā ziņā katram šim augam ir ļoti interesanta, var teikt, vēsture. Šis te pats pētersīlis, ko mēs pārsvarā lietojam zupām, lietojam gaļas ēdieniem, bet pētersīļa tas pirmsākums īstenībā ir pilnīgi citādāks. Sanāk Grieķijā un Romā pētersīlis ir izmantots no sākuma ar reliģisku nozīmi, no tā ir gatavoti vainagi, un visi noteikti zina, ka Grieķu olimpiādēs sumināja uzvarētājus, un viņiem galvā lika vainagus. Īstenībā vainagus no lauru lapām. Lauru vainags jau ir nākošā jau vēstures stadija, pirms tam to darīja ar pētersīļu vainagiem. Un dažādos reliģiskos rituālos izmantoja pētersīļus. Pat varētu tā teikt, ka liela daļa ģeogrāfiskajos atklājums ir inicijējuši tieši dzīšanās pēc jaunām garšvielām. Jo garšvielas tajā laikā bija ļoti dārgas,
Un tas, principā, bija veids, kā varēja pelnīt naudu. Ja? Un lielāko daļu geogrāfiskos atklājumus ir teiksim, tur karaļi, ja? vai ir apmaksājuši šīs te ekspedīcijas, lai atklātu jaunas garšvielas atvestus. Jo teiksim, ja mēs runājām te pirms tam arī Indra par to, cik kura šī te garšviela bija vērtīga, ja? Tad muskatriekstu puskilograms bija novērtēts, par to varēja nopirkt šo puskilogramu varēja par 7 auniem, jā. Tā tad var teikt, tā attiecība ir gana liela, ja tur bija atkal savukārt tālāk par pipariem, visām tām lietām salīdzināts, cik tur varēja par ko dabūt, ja. Tas bija liels, var teikt, tāds līdzeklis maksāšanai garšvielas. Pieminējām šo te pašu muskatriekstu, piemēram, viņš no sākuma auga tikai vienā no Indonēzijas salām, ja, un ir šī leģenda par to, kā centās paturēt viņu, ierobežot viņa izplatību, lai tikai viņš būtu uz šīs salas un tikai tur viņu varētu iegādāties, un līdz ar to viņš bija dārgs, ja, un ja bija briesmīgi sodi par katram, kas tur tā kā mēģināja izvest to muskatriekstu uz citurieni, ja, tad putnus ierobežot nevarēja, baloži iznēsāja sēklas uz citām salām, pamazām ieviesās šī te lieta arī citur, un līdz ar to garšviela kļuva lētāk, izplatījās pasaulē, jeb arī safrāns, kas teiksim, ir audzēts. Ne tikai, var teikt, nāk no arābiem, ja, bet arī Itālijā, piemēram, ir audzēts, ir bijis laiks, kad viņš ir bijis ļoti dārgs, ļoti, var teikt, ap 16. gadsimtu arī ļoti vērtīgs. Tad pakāpeniski tā kā viņš ir zaudējis šo te savu vērtību. Bet joprojām tā ir dārgākā manta pasaulē attiecībā pret svaru. Svara vienība. Iznāk 1 grams ir pašā lētākā variantā dabū par $2, bet to uzskat par ļoti sliktu safrānu. Bet jums ir izdevies, ja? Savā garšogu dārzu? Mums vēl ir tikai krokus iestādīti. Tā kā mums vēl neziedēja. Bet ir cerība, ka būs nākošajā vasarā. Cerība ir. Bet cik es saprotu, tad jums šodien šis ir eksperiments, ja? Jā. Bet mēs regulāri. Tā varbūt ir tā lieta, ko gribās arī, kāpēc tā daram. Gribās pateikt, ka tā, ka mēs izdomājam kārtējo izstādi un kārtējo pasākumu un gribam tur to ēdamo klāt dabūt, tad mēs arī eksperimentējam. Vai tu gribi nazi vai karotes mērēt? Un tad viņi būs jācep no vienas vai puses vai abām? Pamēģināsim pa priekš no vienas, bet kā tu domā? Ar šo liekam eļā ar šo. Visas labas lietas virsū, vajag būt, ka būs garšīgs, bet... Kas vēl ir šēdieni, vairāk vai mazāk vienmēr ir trekni, jo taukviela tā arī ir vērtība. Mēs tā tikai pēdējā gadsimtā, pat mazākā gadsimta mēs tā kā no tiem taukiem mūkam prom, jo pareizi pirms tam jau mēs tos taukus iztērējām. Mums vajadzēja, lai varētu smagas fiziskas darbus darīt, tad vienkārši to vajadzēja, bet tagad... Tā, liekas, ka mums vajag dakšību. Jā, tas ir gatavs. Tas šķidrums, kas tur bija teikts, ka jāapcep ir kausētā sviestā. Mēs cepam vīnogu kauliņu eļļā, kur vismazāk sūtas ēdienā iekšā un ir vismazāk tāda trekna un smaga. Tā kā šis būs atvieglotais variants tauku ziņā. Bet man liekas, ka neizskatās pārāk atvieglots. Vai, un tagad cukurs jāuzber tām maizītēm. Es vienai uzbēršu. Es apšaubu, ka mums garšos. Es gribēšu cukuru. Bet uzbērsim, jo beigās, ja receptē ir teikts, tad uzkaisīsim. Bet mēs, protams, nezinām, kāds tur tas cukurs bija, ja? Bet tā, lūk, tad viss pa labo. Es domāju, ka mums jāizcep viss vienkārši, vai viņi ir garšīgi vai negaršīgi, bet kaut kas ar to lietu ir jādara. Es esmu jau lielo pusmaizi un esmu dzīva. Kāda garša? Es paņēmu to, kurai nav cukurs visu, un varētu pat būt, ka ar to cukuru garšos labāk. Jo tai masā esošā rozīne prasa saldumu, ja? Prasa klāt vēl saldumu.
Kamēr tiek izcepts vēl pārējās senās karstmaizītes un sagatavots viss tēju degustēšanai, palūkosim, kas tad vēl atrodas šajā vēsturiskajā namā un kāds tas izskatās pēc restaurācijas. Iztaigāsim pirmo stāvu. Un šeit ir tāda skaista pieņemamā telpa, saucās biblioteka. Šeit mēs iekārtojam vai nu tējas degustāciju vai semināriem nepieciešamu tādu iekārtojumu. Tā, šeit ir telpa arī pašlaik, kur veic priekšmetu pirmapstrādi. Iekārtot iespēju ir nomazgāt viņus, notīrīt. Priekšdienās tā doma, ka šeit arī varētu notikt nodarbības. Varētu būt ar koka amatniecību saistīts. Mums ir ēveles sols, kur mēs domājam atnest šeit. Un šeit jau daži priekšmeti mums bija pāris skolnieku iepazīstināšana ar seniem koka apstrādes instrumentiem. Mēs varētu uziet augšā, apskatīties trešo stāvu. Šeit mums ir atpūtas stūrītis. Šeit ir gan dzejas grāmatas, gan seni vecāki izdevumi, pagājušā gadsimta laikraksti un žurnāli. Mums tādas pažobeles, kādas jau bijušas, tādas arī saglabātas. Tā, ar skapjiem. Iespējams, katram īrniekam bija savs skapīts, savs plauktiņš. Un šobrīd kas tur ir? Šobrīd mēs kaut ko novietojam, kas nebaidās augstumu un ko mums pagaidām nav. Esam atraduši vietu vai arī kam šī vieta ir piemērota. Mēs vēl pilnībā neesam iekārtojušies. Es domāju, pilnībā mēs laikam nebūsim nekad iekārtojušies. Šeit ir darba kabinets. Ļoti rosīgs un nav vaļas. Sāp kārtot, paņemšu slēdziņas. Paskatīsimies divas krātuves. Šeit mēs iekārtosim mēbeļu istabu. Varēs apskatīt kādas mēbeles, skaistākās muzeja mēbeles. Šajā mājā ekspozīcija nebūs kā tāda izstāde, bet būs atklātas krātuves, kuras varēs apskatīt. Pie viena apskatot arī māju. Šeit ir atkal mazākiem priekšmetiem plaukti. Te tāda procesā tas viss krātuves. Tā, lejam tējas. Likās smaržo. Tā, šī ir salvija. Paprovēsiet. Šī būs tāda diezgan parfumērīga. Jā, tad neliešu daudz, tā es arī apmeklētājiem leju tādu lāsīti. Un tad mums vēl ir arī spļaujamtrauks, kā mēs smejamies. Tā kā vīna degustācijā tā mums arī sacīja, bet patiešām tā arī ir, jo bieži vien cilvēks ir, kas pasmaržo un saka, nē, un ko tālāk. Tad viņš var izliet. Vai pagaršo, nē, nedzeršu, izlej. Bet nākamo viņš dzer ar baudu. Gaumas ir dažādas, ir, kam garšo vairāk tādas asākas lietas, kas priecājas par rozmarīnu vai raudeni vai timjānu, un ir, kas grib kaut ko ļoti maigu. Ir, kas grib tradicionālākas lietas, piparmētrs vai pētersīs vai... Jā, rozmarīns, raudeni, tie mums tādi gaļas ēdieni garšie. Bet kā tēta liekas, ajai. Bet ir tādi, kas saka, beidzot es ēdu ēdienu un man viņš ļoti garšoja, un tad es saprotu, kas tas tur bija klāt. Jo un tad man iedeva to garšu atsevišķi, tad es turpmāk zināšu, kas man jāliek ēdienam klāt, jo man tas ļoti garšo. Bet, ēdu, bet nezināju nosaukumu, neviens man nemācēja pateikt. Tā kā tas arī ir labs variants.
Un es domāju, ka mēs mēģināsim paplašināt to pieejamību. Tādā ziņā, ka katram pašam, kas iepazīstās ar tējām un ar tām garšām, tad cilvēks vienkārši pavērs sev to logu vaļā vairāk, kas viņam ir. Jā, uz garšu pasauli. Ja man pirms gada teiktu, vai tu dzersi rozmarīna tēju, es teiktu, kas tu jocīgs, tā jau tikai kartupeļu garšviela. Tagad tā man ir viena no mīļākām tējām, ko varētu. Mājās arī uz palodzes aug rozmarīns. Lanordija sortimentā ir vairāk nekā 1500 nosaukumu dažādām pārtikas produktu izēvielām, piedevām, dekorējumiem. Lai šajā plašajā piedāvājuma klāstā neapjuktu, Lanordija regulāri saviem klientiem organizē seminārus un apmācības. Lai klientam pašam nopērkot no mums, tātad ieguldot savas investīcijas, sauksim to tajā smalkajā, bet ļoti pareizajā vārdā, lai viņam nav pašam jādomā, kā, ko, kāpēc. Mēs jau piedāvājam to, tādu minimumu, varētu teikt, iztiks minimumu priekš šiem produktiem, ko ar šo saražošanu ir domājis ražotājs. Parasti tas ir ārpus Latvijas šis ražotājs, jo pagaidām vēl nav tā, ka Latvija ir ļoti, ļoti spēcīga pārtiks izēvielu ražošanā. Un tad mēs klāt pieliekam to savu, ko mēs kā Latvijā dzīvojošie un arī tie, kas apmeklē izstādes, ko mēs kā cilvēki, kas satiekās arī ar ārzemju partneriem, kā cilvēki, kas zina, ka Latvijā ir ļoti daudz turistu, ko mēs ieteiktu šim savam mūsu klientam ražot vai veidot no tā produkta. Tas arī bija tas lielais iemesls, kādēļ mēs vēlējāmies klientam to pasniegt jau iepriekš. Tā ir šī Lanordijas pievienotā vērtība, tā, kas atšķir mūs no pārējiem mūsu kolēģiem Latvijā. Visā pasaulē ienāk daudz dažādas jaunas lietas, kuras ir jāapgūst, kuras ir kā jauninājums. Un mēs savos semināros ļoti cenšamies iepazīstināt ar to, ko jaunu ir saražojuši mūsu ražotāji, gan arī stāstam par jaunumiem vispār Eiropas pasaules tirgos, kas ir aktuāls. Tajā brīdī ir tirgū. Semināru apmeklētāji mēdz būt dažādi, gan lielāki, gan mazāki ražotāji. Turklāt lielu interesi par mācību apmeklēšanu izrāda ražotāji no Latvijas reģioniem. Ir gan arī lieli ražotāji, kuriem ir citas prasības, protams, šiem semināriem, kuriem ir citas prasības pret produktu. Varbūt ne labāks, ne sliktāks, vienkārši savādāks. Un atkal ir mazāks klientiņš, kuram vajag ļoti specifisku palīdzību. Ja, ir mazāks, kuram vajag pa lielam palīdzību. Tā nodefinēt, kas ir tieši tas klientloks, varētu būt ļoti grūti, bet visus viņus vieno šī interese, visus vieno ideja, tas, ka viņi ir ļoti radoši cilvēki, un viņi atnāk, un es domāju, ka viņi ir pieņēmuši to, ko mēs sakam. Mēs nesakam kopējiet. Mēs sakam, te ir mūsu idejas, te ir šodien, te ir mūsu vārdi, stāsts par šiem produktiem. Jūs lietojat kaut ko savu. Paņemat varbūt pavisam ne to krāsu, kādā mums šodien tiek piedāvāts putukrējums, jā, varbūt viņš ir iekrāsots pistācijas zaļā, varbūt jums ievaigās rožu rozā. Bet tā doma, lai aiziet, un ir tāds tiešām liels prieks, kad var redzēt viņu pierakstu, viņi apmainās paši jau ar pieredzi savstarpēji, neskatoties to, ka viņi varbūt dzīvo tur blakus rajonos un ir konkurenti. Un es domāju, ka ar to mēs to savu misiju, ko esam uzlikuši, radīt šo pievienoto vērtību klientam, tāpēc viņam būtu jāiepērks Lanordijā. Semināru un apmācības ir lieliski iespēja ne tikai dalīties pieredzē, bet arī pašu acīm apskatīt Lanordijas piedāvātos variantus izēvielu izmantošanā. Turklāt šobrīd Latvijā ir pieejami dažādi nozares žurnāli, kuros atrodams daudz ideju gardu produktu pagatavošanā. Pie mums tagad ir ļoti daudz plaši pieejami šie ārzemju žurnāli, kur to visu var redzēt. Un tad katram ir iespēja izvēlēties, vai viņš vēlās to savā konditorijā, savā kafejnīcā, savā restorānā, vai viņš to nevēlās. Un katram klientam, viņu klientam, gala patērētājiem ir iespēja pajautāt ražotājiem, vai jūs man varētu pagatavot tādu. Šādi semināri ceļ ražotāju kvalitātes latiņu, tā atzīst Lanordija direktora Egita Sproģa. Semināros par produktu izēvielām stāsta tehnologs un arī ražotāju pārstāvis. Tādējādi klienti var uzzināt vissīkākās nianses par produktu un tā izmantošanas iespējām. Semināra tēmas mums atkārtojas. Maize,
mīklus izstrādājumi, margarīni, putukrējumi, dekorželējas, lūk šie pidī, kas ir kā ietvers banketa rīkotājiem vai arī tieši otrādi papildinājums sortimentam. Bet, ja mēs runājam dziļāk, tad tēma maize katru reizi ir mazliet savādāka. Viņa ir maize, kurai ir uzlabots mīkstums, kurai ilgāk saglabājas mitrums, piemēram, pievienojot graudus, kur pirms tam ir īpaši apstrādāti. Ja? Līdz ar to klients uzzina jau daudz vairāk, ka nav viņam jāražo tikai un vienīgi tā maizīte, ko jau viņš šodien ražo. Viņš var paņemt graudus, kur ir jāmērcē tikai 2 stundiņas, kuriem nav pievienot nekādu konservantu. Viņi vienkārši ir tvaikā apstrādāti pirms tam, un viņš var padarīt savu maizi dažādāk. Varbūt līdz šim viņam nebija iespēja ražot graudu maizi tieši tā iemesla dēļ. Tā kā tās ir tās dziļās nianses. Par aktuālajiem semināriem un to tēmām variet uzzināt La Nordijas mājaslapā.